lots of my colleagues were participating in this event and they offered me this year, and I said, okay, I'll try. And now I can say it was a very good experience. Ar mašīnu mēs izlozēto, vizuāli mēs bijām apmierināti, bet, kad mēs pagājām pie saviem partneriem, konkurentiem aprunāties, viņi teica, nē, šī mašīna mums pagājuši gadu riktīgi pievīla, viņa nebija laba, un tur sāk čīkstēt, jā, bet es uzskatu, šofers bija super un izdarīja visu perfekti. Es saku, tas ir 5. 10. minūte un visu, tu jau esi pārņemts ar to. Sākumā jau arī, es teiksim, to instrukciju paņēmu, un es godvārds viņu nelasīju. Pēc tam, kad tikai viss un šofers, kāds tur kaut ko ir skaties, un tu visu un saproti, ka no tā, cik tu precīzi izpildi to uzdevumu, ir atkarīgs tas, cik tu ātri sasniegsi to finišu, cik daudzos punktus iegūs. Man tas bija adrenalīns, vienkārši uzreiz uzsit augšā. I thought that I know how to drive in the forest, and I drove some forest roads, but when I saw this kind of driving, no, for me it was the first time. When you are driving through the forest, the agenda says that is a road, and in general I do not see any road, and the driver is going straight. Ja tu sēdi mašīnā kā ķieģelis, tad tu sēdi kā ķieģelis. Ja tu piedalies komandas, tam jābūt komandas, tai jābūt komandai. Ja jūs komanda, jūs būsiet 1., 2., 3., 4., 5., 1. pieciniekā taču. Visi skata viens otru, kas notiek, ko tu vari pieņemt lēmumu, viens uz otru skata, ko tu vari, ko tu nevari. Ja? Tā ir interesanti, reāli. Ja? Ir kāda kompānija, tam liela kompānija, un šefs arī pieņem lēmumu. Ja? Ko tu dari? Tu vari pieņemt lēmumu tādā situācijā, sēž un dzer, un neko nevar. Reāli tāda situācija. Tu maza kompānija, tu vari? Tai man interesanti. Es tev pazvanu un piedavu kaut kādu darbiņu. Tā, jāsaka, kā bija. Sākumā man likās, ka svarīgi ir piedalīties, bet man liekas, jau pēc kādas pusstundas jau tas vairs nebija svarīgi. Svarīgi bija tiešām uzvarēt, pēc iespējas augstāku un labāku vietu iegūt. Pēc tam jau beigās, kad nomierinies, tas adrenalīns nokrīt, tu saproti, ka vienkārši ir forši būt šeit, izbaudīt šo te atmosfēru, būt kopā ar cilvēkiem, ko tu pazīsti, ko tu varbūt vēl nepazīsti, bet iepazīsti tagad. Tā kā, tas ir tā, 50-50, ņemot vērā izcīnīto vietu, man jāsaka, ka jā, protams, labāk ir piedalīties. Nav svarīgi uzvarēt. Šodien mēs sēžam un domājam, kādu vietu mēs saņemam. Ja? Mēs domājam, no 1. līdz 5. Ja? Mēs saņemam 9. Labi, 9. Ne 15. 9. Viss kārtībā. Es esmu bijis ļoti daudzos pasākumos šāda veidā, kas arī veidojas manu pašu, kā, cilvēki, jā, veidojas apkārt partnerus, ar kuriem es strādāju. Jo man ir bijuši iepriekšējie sadarbības partneri, ar kuriem es kopā strādāju, viņi nāk pie manis un saka, Jāni, kā tu atrod to darbu, kā tu dabūtu tos objektus, kā tu dabūtu tos partnerus, kā tu vari uzsākt vispār ne no kā kaut ko veidot. Un tas ir tikai dēļ, es uzskatu, dēļ šādiem pasākumiem, kur es esmu vienmēr bijis un piedalījies. Uz šovakariņu es sapratu, ka vienalga kādu apģērbu var iedzert. Mēs ar savu partneri piebrauc, un ceprate bija tam pistoļi, bija kaut kā to. Un teicu, Jānis, man liekas, ka neviens neapģērb. Mēs tikai abi būsim kā kovboji. Labi, abi, ejam. Ejam un redzam, ka tur gandrīz visi. Un sapratu, ka nākošā vakariņā var apģērbt vienalga kādu. Tas ir pasākums, team buildings ar klientiem, ar esošajiem klientiem, ar turpmākajiem klientiem. Tas ir
savu vārda nešana uz priekšu, tāpēc, ka šeit piedalās ļoti daudz arī starptautiskas kompānijas, kuras tev atcerēsies, kuras tev zinās. Tas ir ieguldījums tavā biznesā.